esam podkāstā Pirmais latvietis mēnesis šajā festivālā Bērns uz Strazdi. Wow! Esam nosatingojušies, viss notiekās un ejam sameklēt pirmo viesu, ar ko mēs varam papļāpāt. Let's go! Es redzu lielisku viesi. Reku sīkie, ņemās. Paskatieties uz šo džetu. Seko mums! Hei! Čau! Kā jūs iet? Es tev iedāšu vienu mikrofoniņu. Jā, ko darīt? Vienkārši vai nu pieliec kaut kas savu klāt, vai arī mēs varam pielikt pie ķermeņa. Let's go! Mēs esam kopā ar Leo. Jā, sveicināti! Čau! China, Leo, Čirkovs, kā zināt, man cilvēki zina dažādos līmeņos. Muzikants China, coach Leo Čirkovs. Wow! Mēs esam nošāvuši vienkārši tādu kosmonautu. Man ir neliels... 2 solis. Yes! Mums ir neliels setups over there. Let's go! Seko mums! Tā, nu čau! Heisa! Paši tevim iepazīties. Uzgājām tevi internetā un es skatos, tu esi mūziķis, attiecību eksperts, ļoti dažādām interesantām metodēm strādā. Personīgā brenda veidotājs. Kā tu vispār savieno šīs pasaules un kur tev ir tik daudz iekšā? Pirmkārt grāmatas, jā. Grāmatas pareizās jālasē. Kurš te pastāstu, tad ir iespējas dzīvot dažādos līmeņos vienlaikus. Tas ir interesanti, ka tu daudz tāds prakticēt, vienkārši viss mainās. Vairāk var izdarīt lietas. Ja cilvēki var dzīves laikā izdara ļoti maz, ja cilvēki dzīves laikā izdara kailās masas, viņai dzīvo kosmosu. Kādā cilvēkā dzīvo kosmosu? Tad to atklāt, tu vari darīt tādas lietas. Man liekas, ka viss ir savā galvā, vai ne? Viss galvā? Jā. Viss galvā iztēlē, lolu, šākšķinā. Mēs runājam par ko tad tieši par festivālu vai par coachingu. Mēs varam parunāt par jebko, ko tu gribi. Man vienkārši tu šobrīd interesē, kā cilvēks, es gribu iepazīties ar tevi. Un, protams, mēs esam šajā superīgajā festivālā Bērns Strazdos. Bērns Strazdos, Jāņu festivāls 2025 hashtags Instagramos, TikTokos, Facebookos, visur, let's go! Cik ilgi tu jau esi apmeklējis šo festivālu? Es biju pašā pirmajā festivālā. Kurā gadā tas bija? Atceries? 2000 Malijas kalpa bērns nav vērtījis. Es domāju, ka šis kāds 14. vai 15. Malijas vēl tā liekas. Kopumā es biju kādos 9 vai pat 10. Okay. Jā, un 22. gadā es uzstāvošu, tā kā mūzikas. Un kas mēs kā mūzikas, ko darīt ar mūziku? Es sāku vienkārši tulkot dziesmas no krievu valodas latviešu valodā, angļu valodas latviešu valodā, spāņu valodas latviešu valodā. Un es vienkārši sāku taisīt savu mūziku, aizgāju X Faktoru, man tur normāli. X Faktoru Latvijā? Jā, Latvijā, jā, man tur čādi normāli. Un es tur tiektu un vienkārši sāku mučīt tālāk savu mūziku. Tagad es taisu nācis krīvisku un angļisku mūziku. Tad mēs pārgājām uz stilu Amapiano, tas ir afro-house. Mēs gribam plaši darboties pasaulē. Baigais malacis un mūzika vienmēr tevi bijusi tā kā vienmēr ir bijusi klasa, pie kuram nācās tas laiks ceita, bija kaut ko padrinājis, vai arī kureiz piedalījies. Bet es sāku nodarboties ar psiholoģiju, tas tas, ko es nodarbojos ar coachingu, jā. Es coachoju cilvēkus, balstoties uz viņas iekšķisvietas datumiem. Mums skolotājs ir izniegts no veļiskās numeroloģijas key points, iemācījis mums tos key points par katru cilvēku. Tādā veidā mēs tiem cilvēku un taisam viņiem personīgo brendu. Mēs vedam viņus no ilūzijām. Tad tu tā kā paņemts manas dzimšanas dienas. Jā, un es saprotu uzreiz, kur ir tavas problēmas, kur ir tavi kasīgi, kur ir tavi triggeri, kas ir tavi plusi, kas ir tavi tādi lielākie, kas ir tavs hobijs, kurš tevi iedzims, ko vajag attaksīt vaļā, un tas ir taisa vaļā? Es gribu, Leo, davai, es pie tevīm nāku. Kad tev dzimšanas? Ir 5. Mārts, kāds? 19. Tas ir 5. mārts, tas 5.9. Pareizi? 5. mārts, 5 plus 3 ir 8, plus 995. 5.9. Ok, jā, un ko tu gribi? Ko tu gribi?
Es esmu godīgi sakot, šobrīd esmu periodā, ka man liekas, apjukusi, jo es gribu visu, bet tajā pašā laikā nezinu, ko tieši. Es domāju, tā, pirmais, es tev iezīmēšu celiņu tikai, tagad tikai celiņu iezīmēšu. Tavs celiņš ir pirmkārt beauticians, otrkārt tirgošana, marketings, pārdošana, viss, kas saistīts ar komunikāciju. Tāpēc tu esi cilvēks, tu esi nācis to pasauli iemācīt cilvēks komunicēt. Ja mēs paskatāmies, kas tagad notiek jau pasaulē un politiskajā sfērā, jā, es nevienu neatbalstu, kas vispār nevienu. Un skatāmies, Trumps ir piecinieks, viņš to viņš dara, viņš laiku grib un visu sarunā, lai visu sarunā. Lai visu saka, nu, tas satais biznesu. Jeff Bezos? Nē, Jeff Bezos ir trīnieks, viņš ir vairāk analizātors. Kas vēl ir? Jeffrey Sachs, arī piecinieks, viņš arī laiku saka, varam jābeidzās, jāsaka, jārunā, jādara. Piecinieki ir vairāk komunikātori. Cilvēki, kuri nākuši no pasaules, tā ir tava karma. Tev jāiemāc cilvēks komunicēt. Un, ja tu paliec krūtāk un lielāk atpazīstamāk, jo tev lielāks pūls, kurus tev iemācīt komunicēt. Wow! Bang! Tu zini, par ko tu runā, I love it. Cik jau ilgi ar to nodarbojamies? Vairāk kā 5 gadi jau. Un pašam tā kā vispār nonāca tajā, kāpēc tev ir tāda vispār vajadzīga uz to iet? Pazaudē ļoti daudz naudas tradingā. Un es nevarēju saprast, tāpēc mana komunikācija, kuri pazudus tam manu galvu, es zinu, ko darīt. Un rokām, kuras dara. Un es nevarēju saprast, ka es daru dažādas lietas. Tāpēc es zinu, piemēram, ka nedrīkst ņemt pārāk lielu procentu uz, nu, piemēram, izcēlu, rekrutēt, piemēram, tur SMG vai Boeing akcijas, piemēram. Tev konkrēti jāsaka, ko tu dari konkrēti. Tev vajag izvizualizēt un izdarīt, jā? Tik, kad sāc iet azartā, jā? Tu vari vienkārši padarīt visu naudu. Tas, ko es izdarīju. Jā, nu tas par bitcoinām un tām lietām, man liekas, mums vismaz jādēs atsevišķas sarunas, ļoti labprāt ir tīm par to es tev iedošu cilvēku, kurš ir ļoti krūts kripto plikpā un gatavojies Zoomam. Tev meita, kas apbrošā paņems par informāciju par kripto. Yes! Un mēs tieši ar viņu sadarbojamies coaching ziņā. Viņš ir coach, viņam ir Matchful aplikācija, mini reklāma neapmaksāta. Nu, es tev notišu kontu. Kā tu jūties par šajā festivālā? Ko tu domā par šo festivālu? Es jūtos šajā festivālā apbrošu, tāpēc, ka visi cilvēki, kas veido viņas, mums visu pazīstam. Ļoti jau ilgi, zin kā es esmu pārsteigts, spējīgs to festivāls, tas cilvēkiem iezaugs uz 15 cilvēkiem. Tas ir ļoti grūti. Tas ir nereāls stāsts, tas ir apbrošu. Aplausi. Aplausi, es redzinu. Čau! Nākat arī pēc tam parunāties. Jā, es tagad biju Itālijā, februārī uzstāpās Sanremo festivālā. Itālijā? Jā. Un tu runāji tur dziedāji itāļu valodā? Nē, es dziedāju angliski. Es tur dziedāju angliski, es uzstājos tur tā kā viesu artists un producentiem. Mēs tam taisīsim uz Itāļu sajūtu. Malacis! Dubajā uzstājamies, Turcijā, Anglijā, Latvijā. Kur jūs gribat zvanāt, mēs sabrausim? Leo, tu esi vienkārši amazing. Latvieši jūs dzirdat, mums ir tāds kosmonauts, ka nu tikai... Wow, dargi dāvi, visi, kas ir nodarbojas ar muzonu, rakstat mums, mēs jums uztaisīsim tiesu vai koncertu, jebkuko. Super, liels tev paldies, Leo. Give me huggy. Jā, un tīkamies Zoomā. Mēs, ka par jau kādu pērgas varam parādīt, Jā.